Es šodien tad jums stāstīšu tikai par 4 ornitologiem, kas dzīvoja šajā apkārtnē. Mūsdienu Valmieras novada, bet patiesībā viņi ir vairāk. Bet to varbūt citreiz. Bet tie ir tiešām no tiem, kuri izdarīja varbūt vairāk nekā citi attiecībā uz mūsu zināšanām par putniem tajos laikos. Tātad 19. gadsimta beigām, 20. gadsimta sākuma posma. Tā kā liela daļa no jums man nepazīst, vienkārši 2 vārdos pastāstīšu par sevi, kas ir, teiksim, ornitoloģija ir mans hobijs, droši vien kā daudziem, kas nodarbojas ar putnu novērojumiem, jo pie mums ir profesionāli varbūt kā 30-40 cilvēki un pārējie tur simtiem, varbūt tūkstošiem, kas tādā dažādos līmeņos novēro putnus, bet man tā interese sākusies vēl padomju laiku beigu posmā, kad es aizgāju uz jauno naturalistu pulciņu, un tad kaut kā mēs tur gājam pāri visam grupam, un es izvēlējos putnus. Un no 90. gada es nodarbojos ar putnu vērošanu, gredzinošanu, gulbju pētīšanu un pakāpeniski interese parādījās arī par vēsturi, jo es diezgan daudz arī publicēju, šobrīd man ir 167 publikācijas, un pārsvarā no daudziem bija vajadzīgs kaut kāds ievads par vēsturi, par attiecīgo piemēram, pētījumu objektu, vai kā ir suga vai teritorija, un tad vajadzēja meklēt vēsturisku informāciju, un es saku meklēt, un atradu lietas, kuras tā laika ornitologi nezināja, respektīvi mums ir tik bagāta vēsture, kā vienkārši tie visi politiski procesi, kas to ietekmē, kari, revolūcijas, vācieši aizbrauca, ebreji iznīcināti, nomainījies paudzes, un tas viss ir saglabājies dažādos veidos, vai tas ir publikācijas, vai tie ir nepublicēti avoti, un tāpēc es saku, pirmkārt jau krāt visu, kas ir nopublicēts, un pēc tam parādījies jau iespēja vākt nepublicēts materiālus, respektīvi vecākas pētnieku paudzes, kas aiziet, pārsvarā viņam mājas bija kaut kāda arhīva, bija biblioteka, bija visādi pieraksti, raksti, viņu raksti, citu raksti, un tā krājot, un sakrita tā, kā arī pēdējos 10 gadus tas vislielākais apjoms nācis gan no vairāku tādu lielu pētnieku privātiem arhīviem, gan no vairākam ar dabas izpēti saistītu institūciju bibliotēkam vai arhīviem, kuras vienkārši likvidējas. Vai tas būtu dabas muzeja kaut kādu bibliotēku izmet daļā ārā, vēl zooloģijas muzejs vai bioloģijas institūts, augu aizsardzības institūts, un no visam šim iestādēm bija kaut kāda arhīvi, kura tajā brīdī, kad tas viss kustās un viss ātri jāatbrīvo, pārsvarā tas būtu iznīcināts, un es to visu savācu pie sevis. Šobrīd man ir kaut kur 35,000 vienību, puse aptuveni, tas ir fotogrāfijas, negatīvi un korespondence, un arī virkne ar visu, kas saistīts, dienas grāmatas, dažādi tur optika, kas izmantota, putnu gredzenu un tā tālāk. Un savācot arī pie sevis tas ornitoloģiskas grāmatas, dažādas atsevišķus rakstus un tā tālāk, tad es izveidoju tādu plašāku krājumu gan par Baltiju, par Latviju, protams, pārsvaru, gan par Baltiju, gan PSRS teritoriju. Līdz ar to šobrīd man ir tāds unikāls arī materiāls, kura nav nekur, jo pamat problēma, jūs redzat tur rakstiņu, ko es nopublicēju 19. gada, kad jau vienkārši tas uzkāpa līdz tādam, ka vienkārši meta visu ārā. 19. gadsimta tur manuskripti, grāmatas un tā tālāk. Un mums ir tāda problēma, kas saistīts ar dabas izpēti, ar zooloģiju kopumā, droši vien arī ar botāniku. Īsti tiem pētniekiem, kuri aiziet, viņiem nav kur likt. Muzeja neņem, piemēram, būtu loģiski, ja Latvijas dabas muzejs krātu šādus materiālus, jo tie ir unikālie, vienreizēji, viena eksemplāra daudzos gadiem, bet tur nav vietas, tur ir kaut kāds nav vēlmes un tā tālāk. Citi muzeji ar to nenodarbojas, respektīvi katram ir sava specifika, piemēram, kara muzejs tur par kara lietām un tā tālāk. Ir kaut kāda, piemēram, kaut kāds materiāls esmu atdevis arī citiem muzejiem, bet tas ir neliels apjoms. Līdz ar to tas, ko es uzkrāju, es izmantoju rakstiem, un es apzinos, ka es varbūt kādu 20 gadus vēl varēšu to izmantot, reāli, cik būs spēkā. Un pēc tam tas viss tiks nodots kādai no atmiņu institūcijām, turpmākai glabāšanai, un
izmantošanai. Ja drīkst, es apsīduši, lai visi vienkārši redz to arī monitoru. Lai varētu saprast, kas ir, cik nozīmīga, piemēram, ir grāmata par putniem vai kāds raksts par putniem, tad kopumā mums zināšanas par savvaļas putniem ir, sakot no 18. gadsimta beigām. Pirmā publikācija izdota tieši 300 gadus atpakaļ, bet tā bija tāda vairāk medniekiem domāta, tur bija rakstīns par mežģirbes ķeršanu Kurzemes mežos. Bet pamata sākums uzskatā Johana Fišera publikācijas par vidzemes dabu, ar to arī sākās regulāri dažādi publicēti raksti, grāmatas, te jūs dažas no pirmajām grāmatām varat ieraudzīt, un šitais ir saraksts, viņš sastādīja tādu bibliogrāfiju, kas šobrīd gan arī 180 lapas puses, virs 8000 publicētiem, arī nepublicētiem avotiem, kas ir, varbūt kāda 80%, jo joprojām mēs varam atrast, piemēram, to pašu vecbaltu ornitologu publikācijas tādos vācu vai austriešu mednieku žurnālus, kas nav zināmi. Un mēs arī nevaram, piemēram, to žurnālu nav ne mūsu biblioteks, ne arī digitālajos resursos, kas ir pieejami. Tā kā kaut kas vēl tiek papildināts arī no tā veca laika. Un jāsaka, piemēram, par pirmajiem 100 gadiem, ja skaitam no 1777, informācija par putniem bija ļoti tāda fragmentāra, un šeit ir izrakstīti tie avoti, piemēram, par dzērvi. Suga, kur viegli atpazīt, kur pēc balss, pēc izskata, zina tā kā visi. Bet 100 gadu perioda, tas ir izrakstīts vienkārši pa vienu sugu, kur mēs redzam, ka reizēm informācija, kad atlido, kad aizlido, atsevišķo vietu, var atrast, piemēram, kur līgzdoja, viens gadījums aprakstīt, ka, piemēram, nodarīja postu, ļoti tāda fragmentāra informācija, un jāsaka, sakot no Levisa laikiem, par ko es tālāk stāstīšu, mums parādās krietni vairāk tas informācijas, jo pa 100 gadiem mēs varam tikai ļoti tā iedomāties daudzus gadījumus, vai tas bija toreiz, piemēram, tā migrācija vai līgzdošana bija tā kā šobrīd, vai nav, jo tur ļoti maz informācijas. Un šeit ir dzīvojuši kādu laiku tie 4 ornitologi, par kuriem es šobrīd stāstīšu. Šeit arī saraksts, piemēram, ar tiem, kuri publicējuši informāciju par savvaļas putniem. Jūs redzat sarakstā ar dzeltenu krāsu atzīmēti tie, par kuriem es stāstīšu. Pirmais posms publicēja, pirmie kādi 15 līdz Levisam, ļoti fragmentāri kaut kāda atsevišķas novērojums vai putnu atlidošanas fenoloģiju. Bet sakot no Levisa un tālāk, mums ir krietni lielāks tāda aprakstoša daļa, un mēs varam daudz vairāk uzzināt un salīdzināt, piemēram, mūsdienam, kas ir bijis un kas ir mainījies. Un šajās vietās, daži no ornitologiem dzīvojuši ilgāku periodu, līdz 40 gadiem, daži tikai ne īsu periodu, bet kopumā jāsaka, ja mēs ņemam Latviju kā tādu un paskatāmies, kur dzīvoja tie dabas pētnieki, varbūt ne tikai ar putniem saistītu, jāsaka, tie ornitologi viņi arī bija, nebija tāda tīri, kas rakstīja tikai par putniem, par visu, ko rakstīja, par dzīvniekiem, par dabu, par ziviem, un tieši vidzeme bija lielāka koncentrācija. Kurzeme bija atsevišķi, un vidzemes šī daļa un tālāk jau uz Rīgas pusi bija vislielākā koncentrācija, līdz ar to arī vēsturiska perspektīva mēs zinām vairāk tieši par šīm teritorijām, kas te notika ar putnu faunu. Un pirmais mūsu varonis bija Oskars von Levis, kas dzīmis un bērnību un jaunību pavadījis Pantenes mūžā. Pēc tam dzīvojas vairākas citas vietas, dažādus periodus, bet tas vietas ir svarīgas, jo pārsvarā arī tā laika pētnieki, cik viņam bija loģistikas iespējas, tur zirgi faktiski, viņi vēroja putnus un aprakstīja to apkārtni, kur viņi dzīvoja. Un līdz ar to, piemēram, pa tādu Meieru mūžu, kur viņš nodzīvoja ilgāku periodu, 10 gados, mums ir ļoti laba publikācija par vietējas putnu faunas sastāvu, izmaiņam un tā tālāk. Un jāsaka, ka šis cilvēks bija pirmais, kas tiešām aprakstīja tik detalizēt un pat tos darbus var pat izdot, pārtulkot
latviski, kāda valoda toreiz tika izmantot. Un tā kā es vēlāk uzzināju, ka viņam bija strīds starp viņu vecākiem, un viņš izvēlējis mātes pusi, tad, tēvs viņam atņēma mantojumu, un līdz ar to viņš, acīm redzot, bija spiests arī strādāt. Parasti muižnieki dzīvoja savā muižu un saimniekoja. Bet viņš 30 gadu periodu strādāja dažādas iestādes, kā administrators, tiesa un tā tālāk. Un pēdējos dzīves gados viņš nav strādājis, bet pa to laiku viņš uzrakstīja vairākas grāmatas. Piemērs tam, kādas ir zināšanas, piemēram, par vistu vānagu. Ja pa 100 gadiem augšā jūs redzat tos autorus, te knapi var redzēt, bet, informācijas gandrīz nekādas. Pa 100 gadiem mēs zinām, ka šī suga Latvijā bija sastopama, un viens norādīja, ka viņa līgzdo. Un Levis apraksti tie lielāki, ka viņš detalizēti apraksta katru kaut kādu gadījumu, kur viņš redzējis, ko tas vanags darīs un tā tālāk. Un jāsaka, kopumā viņš nopublicēja vismaz 79 publikācijas, bet, kā es teicu, daļu mēs vēl neesam atraduši un gatavojot arī šo pārskatu, tur meklējot internetu, laik pa laikam parādās kaut kādi jauni digitalizēti pat avīzes, kur viņš ir publicējis. Un, piemēram, viens apraksts, ko es te pieliku par, kā viņš apraksta tos novērojumus. Nevis vienkārši, ka tur atrasta, piemēram, līgzda, bet viņš apraksta pilnīgi visu procesu, ka kalps viņam pastāstīja, ka redzējis zaķi sēžam uz līgzdam, virs kokā. Burvju meža viss bija iespējams. Viņi nosauc tur burvju mežu, viņa apkārtnes tāds mežs, kur bija ļoti liela daudzveidība. Viņš ar kalpu aizgājis līdz kokam un ieraudzījis nevis tur līgzda, protams, ausis, bet tas ir ausainės puces, perējušas ausainės puces, tiešām tādas austiņas. Un kalps domā, tas ir zaķis sēž kokā. Un tad viņš nošāvā, un kalps neticēja un domāja, ka notikusi pārvērtība, ka nevar būt, ka tur zaķis un pēkšņi kaut kāds putns parādās. Un šeit arī ir dažādi vaki, piemēram, viņš arī aprakstīja ne tikai putnus, bet arī tādu nelielu grāmatēriņu par mūsu rapuļiem. Tad ir raksti par abiniekiem, par zidītājiem, protams, daudz viņš rakstīja par zidītājiem, par medību sugām, par alni, par tādam lielām, bet kopumā viņa tā pieeja bija ļoti tā līdzīga tām, kā vācēji to rakstīja, diezgan detalizēti par katru sugu, par uzvedību, ļoti daudz par uzvedību. Līdz šim, piemēram, ir tāds nianses, ka melnais meža strasts, kas pie mums visur pilsēts, toreiz viņš rakstīja, ka pie mums, piemēram, var viņu atrast tikai dziļi mežos, piemēram, Vācijā viņš ir ļoti parasts pilsēts, kas mums notika daudz vēlāk, bet tādas nianses arī ļoti vērtīga informācija. Un jāsaka, protams, tāds piemineklis viņam jāuzliek, ka viņš ir pirmais no vecbaltiešiem, kas nopublicē grāmatu par putniem, rakstot to tikai latviešu valodā. Principā viņš uzrakstīja vāciski, ja redzat, viņš nevar. Tur pārtulkoja viens. Mēs nezinām, kas tas ir, kā Zemnieku Jānis, bet viņa, kā viņš raksta ievada, ka tā grāmata domāta tieši latviešu tautai, lai varētu viņi izglītoties arī dabas zinības, jo tas ir svarīgi, jo citas tautas jau aizgāja uz priekšu. Un jāsaka, tiešām šis ir gan tāds apraksts, gan arī noteicējis. 45 sugam bija zīmējumi diezgan labi tam laikam, vismaz tādi parastākie putni, un tiešām šis grāmatas tika izplatīts mežiniekiem, bet mēs nezinām īsti, cik bija liels metiens, jo, piemēram, 23 gadus, 1916. gadā, cits ornitologs rakstīja, ka neliels skaits no Levisa nodrukāts šīs te grāmatas, viņš vēl nav pārdots, 23 gadi pagājuši. Kaut gan viņš pats nopirka un mežsārgiem uzdevinē vairāk nekā 50 eksemplārus. Tātad cits latviešu mežsārgiem davinēja šis grāmatas, lai viņi pazīst putnus, lai viņi varētu aprakstīt, ko viņi ir redzējuši. Tā kā šī grāmata tur ir pieejama, viņi var apskatīt. Un, tā tiešām bija pirmā grāmata, kas bija nodrukāta latviski. Nākošais grāmatas bija tikai pēc Latvijas neatkarības. Un šī grāmata nebija izdota veco valodu. Viņš arī tur uzrakstīja, ka bez sevišķas atļaujas nav brīvi tulkot cita valoda. Respektīvi tieši apzināta mērķa auditorija, un, kā es teicu, no 1891. gada viņš slimoja, 99. viņš aizgāja, un pa to laiku viņš uzrakstīja 3 grāmatas, kad viņam bija vairāk brīva laika. Un jāsaka, ka 2 gadus atpakaļ sadarbībā ar Daugavas muzeju mēs uztaisījām tādu mazu izstādīti, kur
tieši bija 130 gadi kopš tā grāmata izdota, un es deponēju arī savas bibliotēkas, tas Levisa grāmatas, pie tam tas Doles muzejs, kur tas notika arī, piederēja tam mužņā Levisam, bija radinieks arī šim, un šis noteikti to vietu apmeklēja savu laiku. Līdz ar to, tādi nelieli arī tādas mazas izstādītas arī notiek par ornitologu, kas ļoti priecē, jo agrāk tādu nebija. Un tās divas atlikušas grāmatas, kuras arī tur var apskatīt, viņas tādas vienkārši vecē tāda druka, bet bez bildēm. Vienu viņš izdeva Tallinā, otru Rīgā, un šīs te grāmatiņas ļoti detalizēta apraksta diezgan daudz sugas. Viņš ņēma par pamatu tādas lielas monogrāfijas, kuras tika izdotas par putniem Vācijā, un aprakstīja, piemēram, izskats, dzīvesveids, sastopamība, vēl kaut kādi interesanti fakti. Un līdz šim es dabūju tikai 2015. gada, kaut gan no 90. gadiem es jau meklēju šitās grāmatas, nevaru viņas dabūt, es vienkārši vienu atradu internetu, 187 eiro kaut kur no Vācijā varēju pasūtīt, bet uz to brīdi man bija, bet vienu grāmatiņu es atradu e-book LV, 2015. gada es nopirku, un viņa bija no citā latviešu kultūra vēsturnieka rakstnieka Andreja Johansona bibliotēkas, respektīvi viņa kaut kāda veida nokļuva no Zviedrijas pie mums, un tad es viņu varēju dabūt. Bet vēlākos gadus no citām bibliotekām es jau dabūju vairākus eksemplārus, bet jāsaka, tiešām šis grāmatas diezgan retas, diemžēl mēs nevaram zināt, nav informācijas, kāda metiena izdots, bet par šīm grāmatām arī Vācijā bija diezgan labas recenzijas. Tie, kas izlasīja savu laiku, viņi aprakstīja, ka tiešām tur ir ko salīdzināt par putnu konkrētu sugu uzvedību, gan arī par, paskatīts, kādas ir atšķiršanas, piemēram, kāds nianses starp Vācu un, piemēram, šo Vidzemes reģionu. Un, piemēram, par pēdējā grāmata, kas izdota nepilnu gadu pirms viņa aiziešanas, viņš apraksta dažādu putnu sugu kaitīgumu un, teiksim, tādu, vai derīgs putnu vai kaitīgs, bet ne tikai attiecību uz plēsīgiem putniem, kas bija tolaik, bet, vienalga dažāds, piemēram, dzeguze. Kaitīgs. Respektīvi, viņš pēc saviem novērojumiem viņš mēģināja saprast, pie kādas grupas šo putnu attiecināt, kaut gan tolaik šāvā visas puces, visus plešputnus, uzskatīja, ka viņi ir kaitīgi, teiksim, medību faunai, piemēram, tie paši ērgļi vai tas upis, es, piemēram, te izrakstīju tā valoda, kā tā bija rakstīts, ka viņš ir ļoti kaitīgs un būtu derīgi, ja viņu pavisam iznīcinātu. 3 rubļu liela godalga mežsārgiem par šādu medību putnu laupitā nav nebūt augstu ņemta. Respektīvi, no vienas puses viņš tā kā mēģina pamatot, kāpēc tik daudz putni tiek šauti. Piemēram, pie citām sugām viņš raksta, man, piemēram, es nevaru pacelt ieroci pret lakstigalu vai kaut ko tādu. Viņam kaut kāda filozofija, viņš tomēr, protams, mūsdienas par upjā nošaušanu mums būs, 1000 sots vienkārši, kā mēs attīstījāmies. Bet tolaik, tā kā 3 rubļi bija prēmija, kas bija, liela salīdzinoši. Pa mazu, jo viņš saprot, ka upi nošaut diezgan grūti. Un, acīm redzot, tas bija tāds pirmais posms, kas virzēs tā putnu aizsardz, bet vienkārši saprast, vai tie putni kaitīgi un kāpēc viņus šauj. Un pēc tam tas viss 20. gadsimta laika pilnīgi nomainies pret to, ka mēs tagad visus gandrīz plešputnus aizsargājam. Ka mēs saprotam, kāda viņu niša, ka viņi tiešām dara labas lietas un tā tālāk. Un tieši viņš, man liekas, arī uzsaka tādu jau, lai tie paši mēdnieki nevis šauj visu pēc kārtas, lai izlasa varbūt tiešām kaut ko pasargā vai vismaz padomā, kāpēc to visu darīt. Jo agrāk, bija, protams, binokļi, bet daudz ornitologi arī viņi gāja šāva un skaties, kas tur ir. Jo noteicēji pārsvarā arī bija nevis tāds bildīts, bet bija, piemēram, spārns, tur tāds, tur apraksts šāds, un tad viņš skaties, ko viņš nošāvis. Savādāk tur putnus pārlīdz, viņš neko nevar saprast. Tā kā, tas arī tāds putnu novērošanas bija paņēmiens, kas, starp citu, arī 50. gados, 20. gadsimta, tur tie paši jaunie ornitologi brauc un vienam bija šautenē, viņš šāvā, šitais strās tur aizlidoja. Vēl nemacēja nenoteikti, varbūt tik labi kā šodien. Nekā.
Un vēl viena lieta, par ko es gribu stāstīt, par to, kā par arhīviem, jo diezgan daudz dažādu interesantu materiālu paliek nepublicēti, paliek dienas grāmatas vai manuskriptos, un es arī mēģināju saprast, kur ko var atrast, un es zināju, ka, piemēram, ar viņa, tā kā viņš vienīgais no tiem četriem, par ko es arī tālāk stāstīšu, nomira Latvijas teritorijā, apglabāts visticamāk Mazsalacas kapos, kaut gan piemineklis nav saglabājis, jo tur ir dzimtas kapi, bet vai kaut kas palīdz, nebija skaidrs. Un tad es sāku pētīt, es zināju, ka nekur internetu, nekur bibliotēkas nav, neviena izdevuma ar viņu iniciāliem. Izpētēju viņa ģimeni, visi bērni nomiruši 40 līdz 46 gadiem, nekādas informācijas. Bet 18. gadā es taisīju tādu pārskatu, kas krievu valodu nopublicēts par viņu, par biogrāfiju, un pilnīgi nejauši eBay es atradu grāmatu, kurā nav publicēta, bet izdota 1982. gada. Faktiski tas ir ar mašīnu rakstu pārdrukāta, nepublicēta grāmata. Te mēs arī varam redzēt, ka viņa dāvināta autora Oskara von Levisa. Viņš viņu uzrakstīja savam dēlam, kuram bija 10 gadi, 91 lapas puses 42 stāsti, lai dēlam parādītos interese dzīvnieku vērošanai. Un viņa ir dāvināta jau tālāk vienai no radinieciem, kā tāda dāvana, ģimenes dāvana, un pilnīgi nekādas informācija, kurš izdevis, kāda skaita, nekā nav. No tādiem, kas ar viņu saistīts, atradu, ka viens rokraksts bija Tartu universitātes bibliotēkā, šis te, un pagājušajā gadā es dabūju viņa rakstu ar viņa dāvinājumu uzrakstu zooloģijas žurnāla redaktoram, ar kuru viņš sadarbojas, par to es vēlāk pastāstīšu, par kur es to dabūju. Respektīvi, tā kā nekādu pazīmju, ka kaut kas varētu būt palīdz, pagaidām nav atrasts līdz šim gadam. Tagad es rakstu tādu plašāku pārskatu par ornitoloģiju 18. 19. gadsimtu, eju cauri visiem biogrāfiem. Tā kā es 20 gadu perioda vācu visas ziņas, man ir mapīts katram pētniekam, un tad es visu to apkopoju un meklēju jaunus. Un pēkšņi es atrodu, ka 24. gada augšējā labais turīti izdota grāmata no Kristofa von Kampenhausena, kura viņš, internet bija ielikta daļa, lapam varēja izlasīt, tā kā var nopirkt viņu. Kur viņš raksta, ka viņa mate interesēsies par ornitoloģiju, un starp citu viņas biblioteka bija Naumana vidus Eiropas putnu sējumi, kuru autoru vidu bija arī mans vec tēvs. Tātad ir šim kungam 36. gada dzimis, 89 gadi. Es atradu kaut kāda tur vieta, viņš strādāja par zoologu, starp citu. Vācu universitāte, es atradu e-pastu, aizsūtu vēstuli, aizsūtu šo te 18. gada nopublicēto biogrāfiju un paprasu, varbūt kaut kas viņam ir saglabājis, fotogrāfijas vai vēl kaut kas. Viņš uzreiz atbildēja. Un sākam sarakstīties, ka izrādās, ka viņš arī, tā kā viņš zoologs, viņš meklēja jau krietnu laiku atpakaļ, vai kaut kas ir palīdz, izskatās, nekas nav palīdz, tā arī kaut kāda daļa no viņa teksties uzliku, ka visticamāk kaut kāda arhīva viena no dēliem varēja būt, bet tur, kur viņš dzīvoja, kara laika trāpēja aviācijas bumbu un pilnīgi pils nodega, tā kā visticamāk nekas nav saglabājis, jo viņš varēja atrast tikai kaut kāds sudrabā, karots, kaut kā tādas virtuves piedarums, kas nav saistīts. Tad es prasu, no kurienes šī grāmata. Izrādās, ka viņš to taisīs, un tā ir, kādreiz bija, acīm redzot, rokrakstā neizdota grāmata, kuru pēc tam pārrakstīja rakstam mašīnu, un tā viņu vairākos eksemplārus starp rādiem klējujā, un viņš atrada vienu, un viņš to nodrukāja 150 eksemplāros, un tā viena nokļuva internetu, un par to es arī uzzinu. Vienkārši šitāds stāsts, ka tiešām mums pirmkārt ir nepublicēta grāmata, kur, principā var izdot, jo tur arī par dzīvniekiem mūsdienu Vidzemes visticamāk teritorija pārsvarā. Un
līdz šim vismaz esam atraduši kaut kādus galus un varam kaut cik būt droši, ka visticamāk, ka nekas no tā nav saglabājis, jo tur vairāki bērni, tad sākās tur pirmais pasaules karš, otrais, tur visticamāk kaut kas nokļūts, pazūds un tā tālāk. Un tā mazmeita, viņa dzīvoja Vācijas dienvidu rietumu reģionā, un visticamāk kaut kur Vācijā bija varbūt kaut kas, bet vairāk nekā īpaši visticamāk nav. Tā ir tā grāmata 12 sēņumi, par kuru tika arī stāstīts, ka nav mana vidus Eiropas putni, kas ir klasisks tāds katras sugas apraksts, ļoti detalizēts, un no tā arī, piemēram, mums ir par Latviju, gan šajos sējumos ir atsevišķam sugam, un Levisa komentāri, gan viņš izdeva savas grāmatas, kur arī līdzīga informācija. Nākamais mūsu varonis droši vien pazīstams. Principā mēs esam šajā ēkā, un tā ir Muižas pamatēka, kurā šobrīd tur ir pļaviņa, tajā pusīt. Un te arī bija savs stāsts, te ir viņa izdots grāmatas, par kuru mēs vēlāk pastāstīšu. Vairāk vai mazāk viņš bija saistīts viņa darbībā ar mežiem, jo pamata izglītību viņš ieguvis Dresdene, meža akadēmijā, pēc tam atbraucis uz dzimteni un 40 gadus apsaimniekoja Jercen Muižas mežus, un pēc teva aiziešanas visu saimniecību, un līdz 18 gadam dzīvoja šeit. Kādu laiku arī strādāja par tiesnieša vietnieku. Toreiz bija pieņems, ka, piemēram, muižkungi, viņi piestrādā arī tiesās, risinot kaut kāds jautājums, varbūt saistībā arī ar viņu teritoriju. Viņš bija ļoti tāds aizrauktīgs Adelberts for Krīdeners mednieks. Tā arī var redzēt viņu ar vairākiem nošautiem medņiem. Un arī viņš, sekojot von Levisa, tādam varbūt piemēram, diezgan detalizēti, ne tik plaši, bet arī detalizēti aprakstīja ne tikai par medību putniem un zīdītājiem, viņš arī rakstīja daudz par zīdītājiem, bet no viņa rakstiem mēs varam arī dabūt ļoti vērtīgu informāciju gan putnu ziemošanu, atlidošanu, aizlidošanu, kaut kādas pat skaitu, ko viņš norāda, kāds ir bijis. Un viņš ir bijis 4 gadus arī Rīgas mednieku žurnālā, kas tika izdots 1900. gada redaktors, kas ļoti arī vērtīgs avots, viņu ļoti grūti dabūt, faktiski viņš tāda brīvē tirgu neparādās, bet tur ļoti daudz rakstu par dažādiem putniem, te piemēram arī fotografija, Krīdenera fotografija ar viņu medību rezultātu, un arī tā fotografija, ko es redzu, tā ir vienīga, kas ir bijusi Latvijā, kas bija ielimēta cita ornitologa dienas grāmata, kur Haralda for Laudenais tālāk par viņu stāstīšu. Te visi bija pazīstami un saistīti. Tad, kad es sāku skatīties par šo cilvēku vairāk informāciju, tā bija vienīga fotografija. Pie tām jāsaka, ka viņš bija ļoti labs vistveidīgu putnu eksperts. Tas ir medību sugas, mednis, mežirbe rūbenis un vēl viena grāmatiņa, ko viņš izdevies jau 20. gados, ir par sloku arī medījuma sugu. Un līdz ar to viņš ir tiešām Eiropas līmenī. Šis ir grāmatas vienas no pirmajām, dažām sugam pirmas, kuras apraksta konkrēti sugas tur bioloģiju, medību, praksi un tā tālāk. Un tā kā tas ir izdots vācu valodā, tur diezgan daudz arī par mūsu mežiem, par šim te sugam, par skaitu, par uzvedību un tā tālāk. Tā kā, jāsaka, pateicoties viņa rakstnieka talantam, Eiropas mednieki un ornitologi tiešām daudz uzzināja par konkrētām sugām, arī par līvdzeme, kā toreiz vidzemi, par sastopiem un tā tālāk. Tā kā, tālāk jau, protams, bija citi izdevumi, bet joprojām tiek citētas šis grāmatas. Tā kā, tas, ko viņš tur rakstīs, tiešām ir aktuāli un svarīgi. Un jāsaka, viņš no 18. gada ar ģimeni aizceļoja uz Vāciju, kur nodzīvoja savu dzīvi, bet arī jautājums nekādas informācijas, ne grāmatas ar viņu. Visticamāk, viņam bija arī putnu kolekcija, kā es vēlāk noskaidroju. Tajā 2. māja visticamāk bija NT izbāžņi un tā tālāk, bet nekādas informācijas, neviena arhīva, nekā nav, vienīga fotografija. Tad mums te izveidojas tāda sadarbība ar
pēdējos gados ar šo te vietu, kur mēs esam, un tā ir jau 3. reize, kad man ir iespēja pastāstīt par vēsturi, par Krīdeneram. 2 pirmajos gadījumus bija pat tīri par Krīdeneru, šoreiz es par vairākiem stāstu. Un jāsaka, 7. gads, tas ir, ko es atradu pats, man bija tāda 10 gadu sērija par dažādiem notikumiem, jubilējiem ornitoloģiju, un es pirmais, kad nopublicēju tādu īsu par Krīdeneru, un tad 20. gadā savācu viss, kas ir. Uz to brīdi dabūju kaut kāds arī cits fotogrāfijas, kas ir nopublicēts, un šitais 20. gada pārskats nopublicēts, un pēc pagājušā gada pasikuma es jau taisot citu prezentāciju, jau pagājušā gada nopublicēju tādu plašāku pārskatu par viņa aktivitātēm. Un jāsaka, paldies par iespēju arī šeit būt, jo viena lieta arī stāstīt, piemēram, par vēsturi kaut kur, nezinu, Rīga un stāstīt par vietu, bet mēs esam šajā vieta, kur tas cilvēks darbojas, strādājis, un tā atmosfēra, kas šeit ir, tiešām tā ir īsta vieta, kur stāstīt par šādām lietām. Tā kā paldies vietējiem visiem aktivistiem un Ilvies kundzei par iespēju šeit piedalīties. Un jāsaka, arī pateicoties Ilvies kundze uzzināja viena no Krīdena radiniekiem, kas bija dzīvs un kas varēja dot kaut kādu informāciju vai kaut kādu bildes, un tad es vēlreiz mēģināju rakstīt, uzrakstīju vaciski, tur aizsūtīju atkal, tas ļoti labi strādā, aizsūtu savu rakstu, viņi redz, ka cilvēks interesēts, un viņi atbild. Tad viņi pārforvādēja šo kungu, tas ir arī vēsturnieks, kas glāba dzimtas arhīvu, arī fotogrāfijas, un tad viņš jau atsūtīja šis te fotogrāfi, piemēram, tas ir pats Adalberts, gan viņa kundze, kundze izskatās jau tur 30. gadi, kad viņš visticamāk jau aizgājis, tad viens no bērniem, dēls, un šī arī fotogrāfija, kas ir atnākusi no dzimtas arhīvo, un tā kā gatavojoties šim te pasakumam, es atvedu vienu dāvaniņu, kas, tāds arī vēsturisks priekšmets, kuru es gribētu pasniegt. Nāciet, Ilvies kundzei. Es domāju, ka šis tie priekšmets ļoti noderēs šajās, te var novietot viņus šajos interjeros, un jāsaka, tā dāvaniņa tapusi sadarbība Irgenu von Krīdeneru. Tā kā sveiciens arī visiem dalībniekiem, es viņam izstāstīju, ka es te būšu, stāstīšu, palūdzu vienu lietu, un tagad es domāju, mēs varēsim redzēt to, kas šeit ir bijis pirms 100 un vairāk gadiem. Lūdzu. Paldies. Tas ir tas frēlenis. Jā, un tās ir tās frēlenis, bet to auru es ceru, ka jūs arī šodien sajutīsiet, jo es to auru klātbūtnes jūtu ikdienā šeit esot. Paldies. Respektīvi, es palūdzu, vai viņam nav abu frēliņu fotogrāfijas, jo mēs te esam eka, kur nav vismaz redzēts, kā viņas izskaties. Viņš atsūtīja 3 fotogrāfijas, uztaisīja tādu kolāžu, un te mēs varam ieskatīties, kā tas abas dāmas izskaties. Un viena arī bildē te kopā ar Adalbertu ceļojumā Dresdenē, kas tapusi tā kā acīm redzot, viņa arhīva vēl daudz kas cits ir. Nākošais varbūt sagatavosim kaut kādu citu dāvaniņu. Bet arī prieks, ka tiešām acīm redzot, tas bildes te varbūt bija šajā eka, un tur pirms vairāk nekā 100 gadiem, tagad mēs varam atgriezt kaut daļiņu no tās vēstures atpakaļ. Nākošais mūsu varonis ir tas, ar ko es saku interesi par vēsturi, Haralds von Loudons. Meklējot, parādījās toreiz jau interneta iespējas tur meklēt dažādas bibliotekas, es vairāk un vairāk sasduros, ka ir kaut kāds bioornitols, ka viņš to darīja, tāda publikācija, ka viņam bija kolekcija. Tā pa drusciņai no visiem avotiem dabūju tādu, jau pirmo informāciju, ar kuru pietiktu tādam biogrāfijas rakstam, un īsos vārdos par viņu arī viņš ir vietējais, viņš mācījās pie Cesim, Berzainas ģimnāzē, tālāk tevs un māte agri nomira, un acīm redzot, viņš jau tālāk saimniekoja abas mūžas, Lizde un Ķeižu, un
mācoties tajā ģimnāzijā, kad bija aprakstīta ģimnāzijas vēsture, ka viņš saka papildināt skolas muzeju vāca putnu olas. Nu, parasti tur skolas bija gan savi izbažņi, gan olas, gan arī citi dabas priekšmeti, un tā viņš vāca tas olas diezgan daudz savāc, un saka, sev jau vaka tā kā savu kolekciju, un pēc tam pārgāja uz putnu ādiņam. Jāsaka, ka, protams, viņi visi bija meidnieki, un viņš vienīgais, kas savāca tik lielu privātu putnu ādiņu kolekciju, nebija izbažņi, viņi ir liela ādiņas, krietni mazākā izmēra, un tad viņš rīkoja 5 ekspedīcijas uz Turkestānu, tas ir mūsdienu Vidusāzijas reģions, kas ir, nu, toreiz viņš tika pievienots Krievu impērijai, un tad parādījās dzelzceļš, un tad pētnieki beidzot tika uz reģionu, kur nu viens nav bijis. Un tad viņš speciāli brauca, aprakstīja ap 20 putnu pasūgām. Sugas bija grūtāk aprakstīt, bet ar 20 putnu pasūgām, tieši balstoties uz saviem vākumiem. Un pirms Pirmā pasaules kara, nu, viņa Lizdēnu muiža, tā ir vienīga fotografija, kur es arī tur jau vairāk nekā 20 gadu laikā atradu. Tā bija kartiņā. Toreiz varēja nodrukāt savas paskartītes, kur tur uzrakst Lizdēnu, un sūtīt, piemēram, saviem draugiem. Līdz ar to metiens visticamāk bija neliels. Šī konkrēti aizceļoja uz Maskavu un tur saglabājusies. Ir vēl vairākas citas tādas kartiņas, kas aizceļoja uz Lielbritāniju, bet bez muižas tur vienkārši alēja, tur parks, gulbji, un tā ir pagaidām vienīga fotogrāfija, un mēs arī bijuši esam tajā muiža ir nojauktā, un 18. gadā arī viņš bija spiests aizbraukt uz Vāciju ar visu ģimeni, viss bija pamests, un tas, ko viņš paspēja izdarīt, ir vismaz 103 raksti. Dažādi. Viņš nepublicēja grāmatas, bet daži raksti ir tik biezi, faktiski tā ir grāmata. Par dažādiem jautājumiem par Latviju vismaz 39. Un šeit arī viens no rakstiem, kas ir, toreiz nevarēja, redzot, parkopēt, tad vienkārši ar mašīnu raksta viens ornitologs citam pārdrukāja viņu tādu svarīgu darbu par putnu atlidošanu. Un jāsaka, arī šie raksti, diezgan maz Latvija ir saglabājušies no dažādiem bibliotēkam atsevišķi es esmu dabūjis, bet kopumā pateicoties tam, ka ir internetu un daudzi veci žurnāli tika eskenēti, tad lielāko daļu esmu arī savācis. Un tad tāpā, visvairāk, 6. gada tas ir Melnē, tas ir pilnais raksts, ko es 2 gadus taisīju. Un tad, pateicoties Lowdonam, es saku jau pievērst uzmanību arī citiem pētniekiem, un tā aizgāja interese daudz plašāk. Un arī 18. gadā mēs esam gan pirms tam bijuši Lizdēnu muižas teritorijā, vienkārši paskatīties to vietu, jo pilnīgi tur pļāva, nekas nav saglabājis, bet tālāk tā kā es meklēju arī kaut kāds citu informāciju, kas varbūt kaut kas palīdz. Es zinu, ka, piemēram, Latvijas Universitātes muzeja ir kādi 200 putni no šīs kolekcijas. Tad es atradu, ka viņš viņus pārdevis universitātei 22. gada. Bet principā, visa tā informācija par tādiem kripatiņiem, pa bišķiņam, tad es skatījos par ģimeni. Arī ļoti grūti gāju atrast kaut kādus pēcnācējus, izrādējos, ka no 6 bērniem vismaz 2 meitam bija bērni, bet informācija apraus 2 gadus atpakaļ no Baltijas rūjniecības, no Vācijas, tur caur citu, caur ornitologa Fontrans zem mazmeitu, viņa arī ir tās vides, tur palūdzu informāciju, dabūju, ka visticamāk visi ir nomiruši, pētnācēju tikpat, ka nav, un tāpēc cerības kaut kādu arhīvu atrast ļoti minimāli. Pie tam viņš dzīvoja Berlīni, kur pamatīgi sagrauta, bet aizbraucot vienkārši uz Lizdēniem 16. gadā, pirmoreiz, kad braucu skatīties, tā ir tā pļāva, kur tā māja, tā muiža ir bijusi. Jāsaka skatīties no apkārt, kas var kaut ko pastāstīt. Tā ir vienīga fotografija, kas mums līdz šim bijusi, nekā nav. Tad saku, vienkārši pa mājām staiga skatos, tur kaut kāda kundze kartupeļus roku pienāca un prasa, varbūt kaut kas par muižu zināms, ko un kā. Viņi tur, nekā, ka viņi arī kaut kādiem tur gadiem atbrauko, saka, bet man ir tāds metāla ar kaut kādam kartēm. Kaut kur kāds viņam tur bēniņos atradīs. Kaut kādi plāni tur iekšā muižas un tā tālāk.
Varēsiet atrast? Nu, nē, nu kaut kādu, saka, nu labi, atstāja telefonu, nu, ja atradīsiet, nu tā ar tādu, nu, kaut kas nevar būt, nu, pēkšņi tante, kas atbraukusi tur jau 60. gados, tur dzīvot, kaut kādu tur mūžas plāni būs. Aizbraucam, cik tur 30 kilometrus, viņi zvana, es atradu. Braucam atpakaļ. Un šitais plāns, kas ir akvarelis, kas ir 1907. gadā projekts jaunas mūžas sekas celtniecība, tur gan iezemēta, gan vecā eka, gan jauna. Tiešām bija kaut kā tubusa, sarusējusi tāda, metējies kādam, nu visticamāk no mūžas kaut kas paņēma sev bēniņos, tad tur nākošai saimnieki dabūja to. Un tiešām izrādījās unikāls plāns, diezgan liels, kuru vēlākojas, nu viņi tā kā negribēja ādot, jo tur viņam īpašumi, un tad tur caur Nacionālo biblioteku sarunājam, ka tur vienkārši viņi iedos biblioteka ieskenēs viņu normāli, nu ādos atpakaļ. Tā kā, nu viņš ir saglabāts, ieskenēts, bet nu vienkārši tāds patīkams atradums, kur un pilnīgi nav gaidīts. Jā, viņš atdeva bibliotekai. Jā. Super. Un tad nākošais pavērsiens. Pēkšņi es internetā atradu, ka arhīvs atrodas Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Nekādas informācijas neviens ornitologs nav zinājis, ka izrādās, ka 2015. gadā viņi digitalizēja, viņi vienkārši ierakstīja kaut kādus rokrakstu krājumus savu, un es pēkšņi skatos kaut kādas korespondents, vēl kaut kā. Nu, protams, es aizgāju, nu, tur šitādām čupām visādi vēstulēs un žurnāli un kaut kādu gredzinu. Nu, tas bija tā kā, nezinu, tā kā atrast Trojas zeltu aptuveni. Tu visu mūžu tur 10 gadus vats pa kripatiņu, pēkšņi tu zini 10 kilometrus no tavas maisas, tas viss tavu, neviens neko nezina. Visiem ornitologiem prasa, nu kādu arhīvu, neviens neko nav dzirdējis. Un tiešām es atradu, ka viņš tikai 68. gada, no 68 līdz 70 tika apstrādāts, līdz ar to, ja viņš tur nokļuva 18. gada, 50 gadu stāvēs kaut kur, neviens neko nav zinājis, tad viņu šito mazo tādu ierakstu nopublicēja kaut kāda bibliotekāru tur grāmata, ko arī neviens ornitologs nav redzējis. Un arī tas parāda to, ka arī Loudons nav neko redzējis. Viņš nav zinājis, ka visticamāk, viņš domā, ka viņš pazaudēja visu. Dienas grāmatas, korespondents, visa kolekcija, kā mēs uzzinām, aizgāja bojā. Viņa stāvēja Rīgā no 18. līdz 39. gadam Rīgas dabas pētnieku biedrības arhīvā. Tad baltvācieši brauca prom, viņu aizveda uz Kenigsbergu, kur visticamāk visi ir iznīcināti kara darbības rezultātā. Tā kā viņš faktiski pēc kara viņam iznīcināja visu arhīvu, visu kolekciju, viņam nav ne mūžu nekā, viņš viens pats sagrautāja Berlīne, respektīvi visticamāk, ka mums nav arī nekāda pierādījuma, ka viņš nekomunicēja visticamāk jau ar ornitologiem, kaut ko viņš aizgājis vairāk 50 dzīves beigas uz to, ka viņš tur cīnējas par vacu tiesību atgušanu tur bijušajā, piemēram, Vidzemē un citos reģionos, bet cilvēks aizgājis tādā ar smagu sirdi, bet iedomājiet 12,000 ādiņas. Es pat nezinu, cik tie skāpjiem jābūt, katra ādiņa kaut kādu apjomu aizņem, kas ir milzīga kolekcija, kas, diemžēl, viņš gribēja viņu pārdot 30 gadus, bet iestājās tā krīze ekonomiska, un tad, acīm redzot, vairs neviens negribēja to nopirkt. Tā kā, no vienas puses tas ir bēdīgs, tas no otras pateicoties tam kaut šitāds brīnums, un mums tiešām ir tas liels arhīvs, kas ir unikāls, un kas ir, piemēram, šeit ir krievu valoda tulkots, viņa ekspedīcijas apraksts, kas arī nav izdots. Vāciski izdots, bet viņš, acīm redzot, grib izdot krieviski, viņš vienīgā eksemplāra tikai palīdz. Jā. Un te dažas grāmatiņas, kas ir, burtiski kaut kāda raksti un viena grāmata, un vēl tur bija arī žurnāli, kur, toreiz bija tradīcija, ka plēsa nost, ja bija kaut kādi tur piederības zīmes, tad, ja varēja atplēst, atplēsa. Un tad es skatos, piemēram, tie paši mednieku žurnāli, un visur pasvirtots Loudona raksti. Acīm redzot, piederēja viņam, viņš vienkārši savus rakstus atzīmēja ar tinti. Kaut kas vēl ir, bet cik bija aprakstos, tā biblioteka bija liela, un tur dzīvoja tā mūža armijas daļas. Protams, tas viss bija izmetās pa šķūņiem, un pa 2 gadiem vienkārši iznīcināts, sadeidzināts un tā tālāk. Un pēdējais stāsts. Par Nikolaju fon Tranzē, kas bija tieši Loudona māceklis, par ko arī liecina, tur augšā ir tas paraksts no Loudona Tranzē par davināšanu konkrētā
ceļojuma apraksta no Jaunbrenguļiem. Tas ir autors 2 nozīmīgām publikācijām latviešu un arī vācu valodu par Latvijas putniem. Pats viņš 20 gadus bija Latvijas universitātes mācību spēks, no asistents līdz docentam, dibināja Latvijas ornitoloģijas centrāli, kas uzsaka putnu gredzenošanu Latvijā. Tiešām izdarījis ļoti daudz tajā brīvajā Latvijā, arī pēc tam atrodotos trimdā, veicināja arī ornitologu attīstību, gan pat no turienes. Par viņu es arī kopumā nopublicēju 4 pārskatus 3 valodās, un par viņa publikācijām vairāk vai mazāk ir zināms, jo tas ir vēlākais periods, daudzas ir saglabājies, bet arī šeit mēs varējām izmantot kaut kādu publicēt ziņas un arī mazliet fotografijas, jo viņš sarakstījās 50. gadu beigas 60. gadus ar vietējiem ornitologiem, arī sūtīja fotografijas. Latvijas Nacionālā biblioteka arī uztaisīja uz viņa 130. jubileju tādu nelielu izstādīti ar grāmatām, rakstiem par viņu. Tā kā tas arī tāds otrais pasākums, kur ir saistībā ar ornitoloģiju. Un tā ir, tur var redzēt to Latvijas putnu grāmatu, tas ir tā kā ornitologu bībelē uz vairākam 10 gadiem. Tātad ziņas par putniem noteicējs, kuru izmantoja vismaz līdz 70. gadiem, kad iznāca citi jau noteicēji, un arī 98. gada grāmatu nodrukāja vēlreiz reprintā ASV, jo viens no autoriem bija ārsts Reinis Sināts. Te arī varam redzēt 2 bildes gan Latvijā ar abiem autoriem, gan apakšā jau trimdā. Un šī grāmata arī kā tāds viens no labākiem darbiem dabūja kultūras balvas fondu. Un jāsaka arī par arhīvu. Tur bija mazliet vairāk informācija. Mēs zinām, ka viņš pārbraucot 39. gada uz Vāciju, viņš tā kā varēja savu arhīvu tur aizvest. Bija mierīgāks laiks pirms kara vēl, tur nebija ierobežojumi kā tādu. Un es no viena ornitologa, no Māra Strasda, uzzināju, ka bija viesojusies Latvijā tranze meita, viņam bija 2 meitas, kurā palūdza satikties ar kādu ornitologu un izstāstīja, ka ir arhīvs kaut kur tur Bēniņos, bet vairāk, acīm redzot, tas ir aptuveni 96. 7. gads, acīm redzot, tas Māris Strasds neko nav tālāk darījis un kaut kāda turpmāka sadarbība nenotika, bet mēs zinām arī, ka 80. gada tas tranze kundze bija atbraukusi uz Latviju ar vienu no mazmeitām, es to vēlāk uzzināju, bet viņi ar ornitologu nav komunicējuši. Bet tad, kad es saku interesi, nebija arī nekāds informācija, ne tās meitas vārda pat, ne telefona, nekā. Un jāsaka, ka viņš nokļuvis Vācijā, tad uz 4 gadiem viņš bija Polijas cietuma, tā kā kara pēdējā gada, tur pēdējos mēnešus visus vīriešus, kur nebija dienesta, tur vāca pa pilsētām, pa ielām un folkšturma, tā bija tāda brīvprātīga vienība, un tad viņš bija tur iemests, un tāpēc viņš 4 gadus pavadīja Polijas gūsta, un te var redzēt 49. gada, ka viņš jau raksta vienu no Latvijas trimdas mežanieku žurnāliem, ka viņš ir atgriezies, ka viņš jau var komunicēt tālāk ar viņu. Un te ir tas bildes, ko mēs redzam, kaut kāda biblioteka viņam bija, tad viņš daļai pārviedīs uz turienu to, kas šeit bija viņam, un kaut ko arī tur savācis jau pēc kara gados. Un tad pēkšņi zvana viens kolēģis no dabas muzeja un saka, tevi meklē tranze mazmeita. Es padomāju, kāda tranze? Izrādās tā mazmeita 66. gada. Viņa psiholoģija, un viņa pēkšņi uz vecumdienas kaut kā interesi par vēsturi parādīs, par dzimtes vēsturi. Viņa saka, skatīties internetā, atrada manus rakstus, aizbraucu uz Latviju. 80. gada viņa arī bija, bet viņam ļoti maziņ, 14 gadi. Un gribēja man sameklēt. Protams, teicu, lai dod man telefonu, mēs sazvanījāmies. Nākošajā dienā es paņemu datoru, satikamies Rīgas kafejnīcā, kur viņa binoklāti vēl no transe kaut kāds bildīt. Es parādīju, ko es daru, ko es nodarbojos, kur man ir šāds tādi materiāli par viņas vectēvu,
par ko viņā pēc tam arī rakstīja, ka viņa tas ļoti bija pārsteigums, ka kāds par viņas ģimenes locekli vāc kaut kādu informāciju un baigi interesējas. Tad viņa man nākošā gada laika sāk tur sūtīt kaut kāds atmiņas par vectēvu. Pārsvarā viņai bija 3 gadi, ka viņš aizgājis, bet no savas vecmātes daudz ko. Tad es viņai palūdzu, lai viņa to uzraksta. Viņa kaut kautrīga, tā kaut kā viņa negrib publicēt, lai beigas viņu uzrakstēja, tā ir pirmā lapa no atmiņām, tur unikāli informācija par viņu kā par cilvēku, kas nav aprakstīts, bet tiešām kā viņš rīkojas, kā viņš darīja un tā tālāk. Piemēram, viņš negribēja tur vecē, lai viņam piešķirt pensiju, viņš uzskatīja, ka viņš ir vienlaidzīgs ar citiem, jo, piemēram, tiem, kas bija pasniedzēji, viņam kaut kāda tur lielāka pensija bija, un viņš tā kā atteicās. Un tad viņa aizbrauca uz mājām, es paprasu, vai kaut kas var palīdz, jo nevar būt, ka viss izmest. Vēl viena meita nomira, otra viņas māma bija dzīva, kurā arī bija atbraukusi 96. gadu. Viņa teica, labi, es apskatīšu. Tad viņa man zvan, saka, jā, tur bērniņu stāv kaut kāds kastes māmai, bet māma, viņa tāda ļoti bija pieķerusies tevam un tā kā negrib atdot, negrib, lai tas aiziet pa pasauli, jo galu galā mēs ar viņu tur 3 stundas parunājam un atdot svešam cilvēkam kaut kādus arhīvus, kaut ģimenes lietas. Kaut kā izdevās viņu pierunāt, es tur, komunicējam, un tad beigas viņa jau gribēja, lai mamma var tev pazvanīt, saku, lai zvana. Vienalga, kāda valoda es atbildēšu. Tomēr kaut kā viņa pielauza, un nākošajā gadā 17 kastes ar arhīvu. Viņa atveda pati pie manis, tā ir tikai daļa. Un tad mēs tur nedēļu šķirojam, aptuveni 800 vienības šobrīd. Lielākots literatūrā, 300 vestules aptuveni, ļoti vērtīgas ar trimdas latviešiem. Tur, piemēram, kā viņi apspriež, kā notiek Latvijā ar vietējiem, tā ka tur vēl nāks otra daļa šogad, tieši pēc 2 mēnešiem viņi atbrauks. Un tas ir, piemēram, zīmogi, kādus tranzēri lietojas dažādos dzīves periodus, no grāmatām. Tā kā paldies Dievam, šīs te arhīvs saglabājas, viņš ir pats tranzi, kā viņi teica, viņš gribēja, lai tas nokļūst atpakaļ. Jo vāciešiem, protams, šeit ir daudz kas par Latviju, ir kaut kādi par Eiropas putniem kopumā, bet ļoti vērtīgi priekš mums materiāli, viņa tur piezīmēs, melnraksti, tiešām ļoti vērtīgs, līdzīgi kā Loudona arhīvs, vienīgais šeit vairāk tādas literatūras, arī literatūra sākot no 1700 kaut kāda 87. gada. Tātad. Un no šī arhīva tālāk daži slaidi palikuši. Mēs varam jau pastāstīt plašāk, piemēram, par to pašu otru grāmatu, ko viņš nopublicēja Vācijā Latvijas putnu pasauli, nevis tur Latvijas PSR, bet tas 65. gada tieši Latvijas putnu pasauli, arī ļoti vērtīgs avots par putnu faunu gan brīvvalsts gados, gan arī vēlāk. Un tad mēs no tā arhīvā arī varam redzēt, ka viņš to darbu sācis tikko viņš 56. gada, viņš dabūja šādu maiņu. Tur, acīm redzot, dalīja tāda neliela pilsētiņa tiem, kuri bija kaut kāda rinda visticamāk stāvēja. Un tad viņš 56. gada dabūja šo te maiņu. Un tad viņš izpakoja visticamāk visi savus, jo pirms tā viņa dzīvoja visticamāk ļoti šauras, kā viņš raksta, varbūt viena istaba, visa ģimene ar 2 meitām. Tad viņš sāka rakstīt to pārskatu, un 59. gada pēc 3 gadiem viņš tā kā pabeidza pamat tekstu, un kā viņš raksta, ka viņam saglabājas pusi vai 2/3 no bibliotēkas. Tad, acīm redzot, tas ir tas, ko viņš vedis no Latvijas uz Vāciju, un kaut kāda daļa tagad ir atpakaļ. Tā kā ļoti vērtīgs materiāls. Te ir 2 mapes, gan ar melnrakstu, tālāk jau parakstīto rakstamašīnu, un tālāk sākās nākošais posms, ko atrast finansējumu, jo Vācijā nopublicēt par Latvijas putniem, tas tad jāmeklē kaut kādi līdzekļi. Pie tā viņš gribēja, ka viņš tur vairākas vēstules raksta, ka viņš grib ļoti laba kvalitāte, nevis kaut ko. Un, jāsaka, ka palīdzība nākusi, tas arī pilnīgi nezināms bija. Viena mape ir, kur sarakste par šo grāmatas izdošanu, un tad naudu iedeva Latvijas, kā jūs redzat. Šeit ir aploksnīta Latvijas līgums, respektīvi Latvijas valdībā trimda, kas no sava budžeta līdzekļiem piešķira $800, kas ir 3,2 tūkstoši deutschmarku,
kur pietika 200 šis grāmatas eksemplāriem. Nākošais solis, viņš arī rakstēja visādiem vācu fondiem, viņš dabūja entas rekomendācijas no saviem draugiem, bet nepalīdzēja, bet latvieši atbalstīja izdevumu par Latvijas putniem, un tad viņš meklēja, pie kā izdot. Viņš pat griezās pie Miķeļa Gopera Zeltābeles, kurš atrakstīja garu vestu uz vairākam lapām, ka viņš labprāt, bet viņš nav pārliecināts par to, ka, respektīvi, viņš nebija ornitologs, viņš nebija pārliecināts, ka teksts būtu atbilstošs, ka tur nebūtu kļūdas, viņš līdz sikumiem tur labāk būtu izdot ar kaut kādu universitātes tur izdevniecību, kura varētu tur pārbaudīt tekstu un tā tālāk. Un tad viņš atrada citu izdevēju, kas specializējas Harafon Hiršheit, kas specializējas tieši literatūras izdošana par Baltijas republikām. Un tad beigas pēc 3 gadiem, sākot no finansējuma meklēšanas, 65. gada augusta, tā grāmata tika izdota 200 eksemplāros. Un tālāk sākās jau izplatīšanas ceļš, un mēs zinām, ka vismaz 4 eksemplārus pats Trandzē nosūtīja uz Latviju, tie ir 2 eksemplāru tādi davinājumi paraksti. Un es atradu arī tādu Latvijas putnu pietnieku biedrību, tā nebija oficiāli, tā bija vienkārši ornitologa tāda pagrīdes tikšanas vieta, kur viņi tur apsprieda kaut kāds jau 60. gadu, 65. 66. un 66. februāri viņi jau raksta, ka viņi viens no tiem nolasījās referātu par šīs grāmatas saturu. Tad visticamāk, uz to brīdi tā grāmata jau bija nokļuvusi no augusta līdz februārim, tad visticamāk Karlim Vilkam, kas arī te dzīvoja Strenčos, tas pirmais eksemplārs tika nosūtīts. Man liekas, uz viņa nav konkrēta datuma, bet loģiski, biblioteka viņi nevarētu šādu grāmatu dabūt, kas Rietumvācija izdota. Tā bija kaut kāda cita fonda. Un līdz ar to arī ir vesela virkne ar vēstulēm, ko viņš sūta, piemēram, šeit arī Kārlis Princis, kas ļoti tāds zināms entomologs, kas arī pateicies par atsūtīto grāmatu. Un tur viņi pastāsta jaunums, tā kā arī, respektīvi Trandzē tiešām pēdējos dzīvos 10 vairāk gadus, viņš dzīvoja ar to grāmatu, viņš to rakstē, meklēja, viņš atrada, nodrukāja tiešām labu uz to brīdi stāvokli, izplatīja, kam varēja, un aizgāja. Viņš visu savu, mūža beigu periodu veltēja šai te grāmatai, kas tiešām bija tāds arī padomju gados. Tur tikai dažiem bija, un tur gandrīz vai negribēja dot kādam lasīt. Tas bija tā kā zelta fonds faktiski. Un to pasūtīt tāpat nevarēja. Tā ir Rietumvācijā, neviens nesūtīt uz PSRS. Tikai caur paziņām kāds tev atsūt privāti. Un beigās jāsaka, ka viņam arī ir vairāki arhīva, gan viņa nepublicētie manuskripti, gan arī citu. Tas pats Edgars Forkrideners, kas ir dzīvojis netālu, aprakstā savas medību gaitas, kas ir nepublicēts manuskripts. Diezgan liels, un arī par cita medību, tur arī par putniem, par Adalbertu Kridenenu un tā tālāk. Tā kā tie ir arī vismaz 2 pēdējie ir ļoti vērtīgi, ko ir vērts apspriesties un varbūt arī pārtulkot un nopublicēt. Paldies par uzmanību!